Šodienas tēmē ir tematiska laukudība, tā ir pakšaubu laukudība. Un varbūt apzināt, mēs esam veidojuši tik vēlu, ņemot vērā, ka pakšaubas ir jāskatās tad, kad varam redzēt pārskas, kad varam redzēt jau kaut ko no rezultātu. Tādēļ šodien mums ir strādāts dzīves daļas, pirmā daļa būs nedaudz parunāsim par to, par pakšaubiem kā tādiem, un otrā daļā būs uzaicinājums uz lauku, un uz lauku jūs varēsiet redzēt gan bioloģisku, gan konvencionālo pakšaubus, kādi nav būs attīstījušies un kādi mums man prieks par to, ka jūs ievadušiet tik lielā skaitā, jo patiesībā šīs ir visas mūsu zināšanas un jūsu zināšanas, jo šī ir diskusijas starp jūs un mums, zinātniekiem, to, ko mēs esam papētījuši, paskatījušies. Un zemniekiem laukos jau arī patiesībā, kas ir viens no svarīgām kultūrām, kas tad parādās, tie ir pakšaubi. Šogad mums arī bija lauku diena, un tajā tā notiek agrāk kā šeit, un tā iespēja, ka šeit varēs redzēt pakšaubus, pārstīs, tā ir, protams, labāka nekā šo te pakšu daudzumu mēs nevaram vēl tā izvērtēt. Tā tēma, kas man ir jāizvērt, par kuru mums kopīgi jādiskutē, ir gana plaša, lai pārāk dziļi nevarētu ielīst. Taču tajā pašā laikā, ņemot vērā to, ka šī pakšaubu audzēšana izvēršas, tagad pie tiem jaunākiem pētījumiem par projektu nedaudz kūrētājs varat gan jau stāstīs, bet, kā jau minēju, tad šī pakšaubu bums saucamais ir sācies, un pasaulē ir tādi divi lieli projekti pēdējos gados tiek izpildīgi īstenot ar Eiropas Savienības atbalstu finansējumu legātu, šis te Eurolime un tajā Eiropas legumē, kā mēs sarunā runājam, arī Priekuri un Latvijas Lauksaimniecības universitāti ir partneri un arī darba rezultāti nedaudz parādījuši te. Un tad vēl arī tie 3 projekti, kurus es neatrēdu, katrā ziņā projekti Eiropas mērogā, pasaules mērogā ir daudz, un tātad, kā minēju, šo projektu rezultātus visās aktivitātēs konferencēs ziņo, un informācijas ir daudz. Galvenajiem rezultātiem, kas pētījumos ir gūti, mēs tādas piekļuvas no agrotehniskajiem pētījumiem esam pirmkārt pārbaudījuši dažādas šķirnes, kā mūsu apstākļos, gan bioloģiskajā, gan konvencionālajā saimniecības sistēmā aug. Tad mēs tieši no konkrētiem agrotehniskajiem pasākumiem esam pētījuši 4 gadus. Uzstājas no Asnāta Kirsi pastāstīt par pakšaubu nozīmi uzturā, produktu iespējām. Pusdienas laikā varēs pagaršot jaunos pakšaubu produktus, kur ir izstrādāti sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem. Dzirdēju, ka tie, kuri pamēģināti garšoja, ir vēl, kā droši jūs varat papildināt savus vēderus ar vērtīgiem produktiem. Nu, tad noskaidrosim, kāpēc pakšaubiem tā nozīme tieši uz cilvēku un cik lielā daudzumā pakšaubs būtu ieteicams lietot. Nedaudz vēlos ieskicēt dažas lietas par cilvēku uzturu kā tādu, tad par to, cik tad mēs pakšaubus vispār ēdam, pareiķiniet paši uz sevi, kad jūs pēdējais pakšaubus ēdāt. Un tad jau aiziesim līdz jauniem produktiem, kas ir izstrādāti tāpat Latvijā, no Latvijā audzētiem pakšaubiem. Tātad ir iespēja ne tikai vienā virzienā, bet arī cilvēku virzienā strādāt ar gatavot produkciju. Zinātne izcika cilvēku uzturu parasti dalām vai nu piramīdā, vai nu šķīvī, kā kuram vieglāk tas viss ir saprotams. Un mūsu galvenās uzturvielas ir ogļhidrāti, olbaltumvielas tauki, zem ogļhidrātiem paslēpjam apakšā arī šķirbielas, un mazās uzturvielas ir mikro uzturvielas, vitamīni un minerālvielas. Šis ir viens no piemēriem, kā to piramīdu var sazīmēt, un, protams, piramīda mums ir tāds ideāls skats uz dzīvi, uz to, kā vajadzētu, bet, nu, protams, ne visiem tas tā sanāk. Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju ēd nepilnvērtīgi, ēd neveselīgi, un lielākā daļa no cilvēkiem, gandrīz 50%, iebrauc ar to, kā viņi
neizvēlas daudzveidīgu uzturu. Tātad katru dienu no rīta tas maizes, pusdienās kartupeļu karbonāti un vakariņās vēl kaut kas. Tad jūs skatāties arī ļoti liels pārsvars tieši tai proporcijai, ka mēs izvēlamies gaļas izstrādājumus ar augstu enerģisko vērtību, bet ar zemu uzturvērtību. Un ja tirgu ir pieejami produkti, kas ir arī vienkārši un ātri izmantojami, tad mēs šo proporciju varam aizstāt ar veselīgiem produktiem. Bet galvenokārt runājot par pakšaugiem, tas mīnus ir tas, ka mums ir laicīgi jāiemēra, laicīgi jāizvāra, citreiz ilgi jāizvāra, vai otra iespēja ir izmantot konservētos, bet tie konservētie, protams, ka sanāk dārgāk nekā, ja mēs paši viņus mājās vārām. Un kopējā schēma pēc šī pētījuma norāda, ka pakšaugi tiek lietots tikai 15%. Tad, tur pavisam apakšā. Tad, kad atcerās, tad varbūt uzēd. Kad tad jūs pēdējo reizi ēdāt pakšaugus? Jā, vasara varbūt ir tā sezona, kad šis jautājums būtu nespēlē ārkārtīgi lielu lomu, bet lielākoties pajautājiet, kurā auditorijā, uz Ziemassvētkiem bija noteikti. Bija ļodiņa zinīšiem. Pakšaugi šobrīd ir vislētākais proteīna avots pasaulē. Ja mēs salīdzinām ar gaļas produktiem. Un, ja mēs skatāmies šo proporciju, tad ir nepieciešams vismazāk resursu, lai pakšaugus audzētu. Tad cilvēkiem, kuriem ir podagra vai kuriem ir predispozīcija uz podagras attīstību, viņiem urīnskābe var izgulsnēties kristāla formā locītavās un radīt sāpes. Līdz ar to šiem cilvēkiem nav ieteicams lielos apjomos lietot produktus, kur purīnvielas atrodas. Bet praktiski veselam cilvēkam urīnviela ir ārkārtīgi svarīgs antioksidants. Tādēļ no tās nav jābēr. Vienkārši jāprot sabalansēt, cik daudz mēs ēdam un kurā brīdī varbūt neēst. Nekastrēti vīrieši kā cīti, tādi ir teikti. Izvietoti novietnēs, vidēji pat 3 līdz 4 katrā novietnē ar ļodiņu tipa dzirknē un zaļajiem pakaišiem salmiem, tādā veidā nodrošinot tātad labturības prasībām atbilstošus apstākļus dzīvniekiem. Papildus pamatdevai tātad tika izmantot arī minerālu vielu piedevas, tāda vienkārši laizāmo bloku veidā. Tātad ir divas grupas, ir kontrols un pētījuma grupa, tātad abi barības, ja lobarības veidi, sienas un spēkbarība tiek izētināti neierobežotā daudzumā. Mēs to darām izmantojot tā saucamās pusautomātiskās spēkbarības siles, tātad barība tiek iebērta. Un tātad jēriem izēdot barība, viņa tiek visu laiku ar pašu smagumu virzīta uz leju un atkal silai ir barība un atkal ir barība, tātad dzīvnieki var ēst nepārtraukti šo barību. Un patiešām šādi nodrošinot barību nekad nav jāuztrauc ar to, ka dzīvnieki pārēdīsies. Ja, tātad šajā variantā pārēšanās netiek novērota. Bet tātad šeit gan jāņem vērā, kad šādas ēdināšanas variantā dzīvnieku spēkbarību patērē 1,2 kg pat līdz 1,500 kg, tātad 1,5 kg diennaktī. Tātad, pateicoties laboratorijai, mēs varam paskatīties, kāda tad ir šis divu šo spēkbarības veidu tātad rezultāti. Tātad pirmais ir mūsu pētījumam domātais maisījums augļus un pupas. Un otrs ir šī kombinētā spēkbarība, kas tika sagatavota tepat Latvijā, pamatojot uz Vācijā izstrādātu sastāvu recepti. Ja, tas arī šī Vācijā izstrādāta recepti tieši domāta dzīvnieku nogrošanai, jēra nogrošanai. Tādēļ jūs redziet, kad mēs centāmies tik varam ar šiem 50% pielīdzināt proteīnā daudzumu. Protams, mums ir ļoti tuvs rezultāti, kas nevarētu teikt, ka mums izdevās tikpat daudz nodrošināt. 16. gadā pamatojot uz to, kad Fuego pupa deva ļoti augstu proteīnu daudzumu, mums izdevās, kā redziet, 50% pieliekot pie augām, dabūt 20,5% proteīna satura. Tas ir ļoti, ļoti augsts. Šeit jūs varat attēlos redzēt, kāda tiek noteikts liemeņa garums, kā tiek noteikts burna apkārtmērs un kā tiek noteikts tātad ar vidmēru tauku slāņa biezums vai 13. ribas. Tagad mēs, protams, esam uzsākuši ar ultraskaņas mērījumus, lai noteikti ar garām muskuļu dziļumu,
zemtaugu slāņa biezumu. Tas ir vērsts uz kvalitāti. Es ceru, ka pēc laika noteikti būs arī šie pārstrādātāji ieinteresēti maksāt par kvalitāti. Kā jau teicu, pēc šīs Eiropas standartiem, tātad šeit mēs tomēr ar saviem dzīvniekiem veicām līmeņa kvalitātes vērtējumu. Tātad šeit ir vienkārši metodika, lai saprastu, kā mēs pārvērtām šo līmeņa vērtējumu no burtiem, kas tiek Eiropas klasifikācijā piemēroti uz skaitļiem, jo burtus aprēķināt vidējos mēs tā kā nevarētu, bet skaitļus mēs noteikti varam izrēķināt, un tātad jo labāks rezultāts, jo mazāks skaitlis. Šodien pastāstīšu par iepriekšējo gadu un arī nedaudz par šī gada lauku kultūru un citu pāršaubu izplatītām instrumentā. Ierosinātāji pārsvarā ir uzrādījis rezultātiem un tautiem dažādiem kultūraugiem, arī dažādas slimības, piemēram, zirņiem, fitumam un līdzes, kopām rezultātiem, sempīžūs un aspartītam, rūtīnāk arī tautiem un uzrādījis. Šeit mēs varam redzēt provītēs taisījā pusē lauka pupas ar fuzāriju, tipiska fuzāra infekcija, taisījā labajā pusē un taisījā ir veselas augsts. Sānsapņa apmiešana, sapņa melnēšana, tāpat pupām arī labajā pusē attēls ir rizoptānija. Un nākamais otrais attēls no kreisās puses ir votitis infekcija, votitis cinerēja, kas sākas no auga virspuses un bojā visu augu. Drusku par kukaiņišanu. Kas notiek pavasarī? Ja uzmanīgi uzējam uz lauka, redzam kaut ko augstas krāsas līdzīgu, staigājam pa lauku. Zirņas vītkainieks svecēdīgs. It kā ļoti nevainīgs rādījums, viņš tiek aprakstīts literatūrā, ka tālāk uz lauka dzīvojoties, viņš grauž gan pupu malās raksturīgos apaļos robiņus, gan arī zirņiem, viņš tāpat apgrauž ļoti nežēlīgi jaunās lapas. Un tad pupas izskatās tādas jocīgas, ar robainām lapām, un mums liekas, ka tas ir normāli. Vēl tāda dīvainība, kas dažreiz gadās uz lauku, mēs redzam mānus pleķīšus uz pupām. Kur bija fungicīdi? Nu, kas par slimību? Melnie pleķīši. Nav zinām. Slapju pirkstu paņemam un melnie pleķīši pazūd. Zirņas mīlēnais veterinieks ir atstājis savus izkārtījumus uz augu lapām. Un nelietojiet uzreiz fungicīdu tam visam. Bet kas notiek tālāk pēc apgraustajiem robiņiem malās? Tad, kad kukainieši beidzot ir sapārojušies, tad notiek tas pats svarīgākais, kas vien viņu dzīvē var būt. Un viņi sāk dēt oliņus, turpat pie pupu stublāja, šķirās kāpuliņš un kāpuliņš dodās baroties uz gumiņu baktēriju. Tas raudzā apaļie bumbulīts ir gumiņu baktērija, un šeit ir ļoti smuki kāpuliņi. 1, 2, domāju, ka 3 un vairāk. Šādi te gumiņu baktēriju grauzēji novērš normālu sapņu sistēmas attīstību, novērš normālu gumiņu baktēriju attīstību, un mēs nonākam pie tā, ka nosauktais gumiņu baktēriju preparāts nekāda efektivitāte netiek. Rudenī viņš izšķiļās, izrāpjās ārā un vēl papildus pabarojās uz tagad esošo pupu lapām. Vēl rudenī pēc kādām dažām nedēļām viņš vēl papildus pagrauzīs pupām jaunās lapas, un tad tikai dosies ziema. Tātad ļoti nopietnas kaitēklis, kur apkarošana jāķerās ir klāt, tiklīdz kā viņš parādās burtiski, lai pirmkārt nebūtu mehānisko lapu apgrauzumu, un jānovērš viņu iespēja, kad viņš dēs oliņas turpat uz augstas tūmā pie pupu saknes. Izskatās ļoti nevainīga, bet parādās viņa parastajā pupu ziedēšanas laiku, un tad vabolīte sakrāt, to viņai gribās ēst ziedputekšņus, viņa grauž šeit augšā pupai uz zienu caurulību. Izēt ziedputekšņus. Vai tādai pupai paksts veidojās? Viss tas ir pirmais viņas kaitējums. Un šis te pupas ēkgrauzes mēdz sagraust pupas tādā pakāpē, ka nepaliek pāri neviens zieds. Bojātie ziedi nedaudz vēlāk vienkārši novirst nost,
jo tur pāksts neaizmetās, apputeksnēšanās nav notikusi. Mēs iegūstam mazāku skaitu pākstu, bet ar to vēl viss nebeidzās. Šis pupu sēklu ļauzis vēlāk dēļ oliņas uz pupām, visticamāk tā ir viņa oliņa. Pēc tam šī oliņa šķiļās, iegraužās iekšā cauri pākstī, ieplūst iekšā arī pupā un turpina savu attīstību tālāk jau pupu sēkliņā, bet mēs uz lauka redzam smukas pupas. Mēs pagājušajā lauku neredzam, vai tur sēkliņas ir izgraustas vai ne. Tikai vēlāk, tad, kad pupa tuvosies jau glabātuvē, mēs pamanīsim, cik daudzās pupās ir bijis šis te kaitēklis, kas ir sabojājis pupu gan dīkspēju, gan pārtiks vērtību un tā tālāk. Nākošais, kas pupās ir slavenas lietas, laputis. Tās mēs visi pazīstam, ir reģistrēti insekticīdi, un tad, kad laputis ir jau kolonijas izveidojuši, tad mēs pielietojam insekticīdi, lai šīs laputis sūkdamas sulu, pirmkārtām jau nepadarītu pupas ar dažādu gatavības pakāpi, un, protams, ar dažādu ražību. Un tur viss ir kārtībā, visi pazīst un visi zin, ir tikai viena piebilde. Mēs Latvijā taču pupas ar jautajām sēklēm, vai ne? Un laputis pārnēsā vīrusus. Tikko mēs pieminējām vīrusus pie, tur kaut kādām citām kultūrām, pupām ir tieši tas pats. Tātad šī ierobežošana attiecīgi atbilstoši šim te aprakstam, un par pupām jau parādās pirmoties teikums agra pupu sēja, lai viņām pietiek mitrumu, lai viņas paspēj izaugt, lai daudz pupēm viņas nokavē. Ar mikroelementiem mēs nevaram aizstāt cita varības vielas deficītu. Un, ja augam kaut kas katastrofāli trūkst no vienas kaut kādas tēmas, tad ar otru tēmu to aizstāt nevar. Man sievstāvs teica tā, ka, ja man gribās šovakar šņept, tad ar zupu šito gribēšanu nevar domāt. Un runājot par pupu izaicinājumiem, ir arī tāda tematika kā izsejas norma, kuru ļoti bieži tiek cilāta un apspriesta, un kuru vajadzētu rūpīgāk papētīt, lai pupām pārāk biezi iesētā nebūtu šāda skaista vēlme. Un ļoti līdzīgi ir arī sējas dziļumā, kurš arī ir jāskatās ļoti precīzi, kāds tad īsti viņš ir. Un tas, kas pupās ir ļoti jāskatās, ir gadījies redzēt šādas blondas pupas, gaišas ar apdegušām lapiņām, vai arī šāda te sakročota pupa. Pupa ir ļoti vārds kultūrūks. Un, ja mēs viņai nomiglojam nepiemērotus produktus, tad viņām ir garantēts ļoti smags fitotoksiskums. Ievērojiet precīzi rekomendācijas. Pupas ir ļoti cimperlīgs un arī zirņi vārds kultūrāks. Un ir vēl viens fitotoksiskuma veids gan zirņiem, gan pupām, gan citiem grauļiem ziešiem, kad sezonas laikā, piemēram, tai pašai pupai lapas paliek tādas biedveidīgas vai pārskas deformējās. Ir ļoti daudz herbicīdu, ko mēs lietojam citās kultūrās, kuri nākošajā gadā ir toksiski iesētajiem tālvīdziešiem. Sekojiet līdzi iepriekšējā gadā lietotiem produktiem. Lai nebūtu tā kā šeit, man uz atvadām jāsaka šis skaists populārums. Tāda es jums nenovēlu, bet saku paldies par uzklausību. Pagaidām teiksim paldies, jo turpmāk, kad visu lauka, tad būs arī ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz stāstījumu. Lūkšu tagad Sanitu, kā projekta vadītāju, noveikt šos mūsu teorētiskās diskusijas. Tā interese par pupām, to jau jūs vairāk vai mazāk stāstījāt. Un dažbrīd liekas, ka tas ir saistīts ar to arī, kad ir šis speciālais atbalsts, kas ir proteīna augu audzētājiem. Tajā pat laikā, protams, ir saprotams arī tās politiskās iniciatīvas, kāpēc šāda tēma ir aktuāla. Un proteīns ir tieši tā, kā tas ceļš šeit rakstīts, tā ir valoda. Un ik pa laikam mēs šai tēmai atgriežamies periodiski, kā es teicu, jau 2013. gadā, pirms 50 gadiem, bija viens no šiem bumiem. 20. gados bija intensīva domāšana par to, kā katrai valstī rūpēties par to, lai viņai šīs olbaltu vielas pietiktu, jo visa produktivitāte, gan dzīvnieku, gan arī cilvēku pārtikā, enerģija un viss pārējais ir saistīts ar to, cik sabalansēts ir šīs olbaltu vielas. Un tas jau ir kaut kas no tā, ko Asnāts stāstīja arī par to, bet tādā zinātniskos ciparos, ka graudaugi ir labi, viņi ir enerģijas bagāti, viņos arī proteīns, bet ne tik daudz, un šī attiecība nav tik pozitīva, kā, teiksim, tas ir pākšaugos.
Ja runājam par dažādām pakšaugu sugām, tad mēs redzam, ka tās lietas, kas ir ļoti dzīvniekiem nepieciešamas, tad mēs runājam jau par aminoskābēm, jau par proteīnu sastāvu. Un, piemēram, populārākais, ko biežāk piemin lizīnes, un tad mēs redzam, ka tur arī starp pakšaugiem un graudaugiem ir liela atšķirība. Dzīvojam tādā eiforijā, kad visu pasauli pabaros sojas. Un nonācām pie tā, ka soja tika tik ļoti attīstīta, tajā tika ieguldīts tik daudz, ka nebija citu variantu, ka bija jānonāk līdz ģenētiski modificētai sojai. Jo arī šī ģenētiskās modifikācijas jau netaisa tāpēc, ka kāds grib kaut ko ieriekt vai kaut ko slikti izdarīt. Tās patiesībā ir ražošana, ir tehnoloģiju nepieciešamība tad, kad pārāk intensīvi tiek audzēta kāda no sugām, mēs nonākam pie tā, ka mēs netiekamies galā ar šiem pārējiem visādiem kritiskajiem faktoriem, un mums ir jāizmaina jau augu ģenētika, lai šī audzēšana būtu rentabla un lai audzēšanas izmaksas būtu zemākas un produkcijas būtu vairāk. Un no tāda viedokļa arī, teiksim, ja runājam par to mūsu pakšaugu pieredzi pēdējo 5 gadu laikā, tad es varu pateikt tikai to, ka eiforija par to, ka pupas viegli ir audzēt ir beigusies, ka pupām nav slimības, kas bija rakstīts pirms 5 gadiem, kāds zemnieks teica, ka viss ir ļoti vienkārši. Mēs vairs īsti nevaram to apgalvot, pupām slimību ir daudz, un varbūt tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, kas jāatrisina. Un tā tas arī ir, jo mēs vairākas lielākas platības audzējam, jo mēs vairāk saskatāmies ar problēmām un saprotam, ka viss nav tik vienkārši kā domājam. Nemaz mums nav tik ļoti attīstīta pakšaugu selekcija bijusi. Un rezultātā mums tas šķirņu klāsts, ja mēs salīdzinām, kad, piemēram, kliešu šķirnes, kas ir reģistrēts Eiropas katalogā, ir jau teju pāris 2–3 tūkstoši, ja? Šķirņi, dažādi šķirņi, kurus jebkurš Eiropas zemnieks var izvēlēties, kur viņš vēlās audzēt. Tad attiecībā uz auzām mēs nonākam līdz kaut kādām 300 šķirnēm, un pupām tas skaitlis ir vēl zemāks. Ja? Un tas tikai norāda uz to, ka neieguldot kādā no sugu izpētēm, mēs nonākam tajā kritiskajā brīdī, kad mums pietrūkst zināšanu, pietrūkst resursu, lai mēs varētu attīstīt, lai mēs varētu tās tehnoloģijas apgūt. Tās ir izaicinājums ne tikai priekš Latvijas, tas ir izaicinājums priekš visiem Eiropā un varbūt pasaulē. Mainījies arī patērētājs. Viņš šobrīd tiešām biežāk runā par to, ka viņš vēlētos produkciju, kas nav audzēta, piemēram, loka, kas nav audzēta ar ģenētiski modificēto soju. Mums nav īsti skaidrības, vai tas ir slikti vai labi, bet patērētājs to vēlās. Un ja patērētājs to vēlās, tad uzņēmējiem ir jāražo tas, kas patērētājiem ir vajadzīgs. Tas, kas Latvijai būtu labi, ja mēs, piemēram, varētu tiešām vairāk papildināt šo pašaudzēto pakšaugu grodu, tas noteikti ir saistīts ar šo tirgus svārstībām. Tā pasaule tomēr ir salīdzinoši nedroša, un visi, kas ir, teiksim, tīpaši lopkopības sektorā strādā, viņi jūt, kā variē pa gadiem situācijas, dažādas ražas, neražas, klimata pārmaiņas, politiskie uzstādījumi, kāpēc pēkšņi, teiksim, sojai cena ir augstāka vai zemāka, vai tas ir izdevīgi kādā brīdī pirkt vai nav. Un tā pašapgāde, kas varētu būt tad, ja mēs iemācītos labi audzēt gan pupas, gan zīvības šeit pat Latvijā, tā būtu tāda zināma stabilitātes un drošības sajūta noteikti. Tas, ko mēs diezgan sarežģīti to struktūru centāmies uztaisīt šim pētījumam, kas varbūt finansēm, mēs nebija tik iekoties pētījums, bet mūsu pētījums bija vīros, un līdz ar to mums ir daudz tādas lietas. Arī šodien ejot uz lauku, pēc pusdienas pārtraukumu jūs redzēsiet gan dažādi šķirņu salīdzinājumu, šķirņu klāsts ir salīdzinoši liels. Varēsiet novērtēt arī to, kas notiek uz lauku, kad ir dažādas izsējas no anspupām. Tuvāk mežam lupīņu šķirņu salīdzinājums, jo par ilgiem gadiem, un jāsaka, lupīņš šobrīd ir atkal skaistas. Mēs speciāli kā rīkojām lauku dienas, tad dzirdēšana ir beigusies. Mēs esam divas māsas, Kristīna un Zanda, kuras kopā mums ir uzņēmusi Jāzekans, un mēs esam izveidojuši zīmolu pupuči. Tad zem pupučiem ir šis olbaltumu vielām bagātā uzkoda, cūku pupa, kraukšķīgas cūku pupas. Ražošana notiek Jelgavas novadā, pie Staļģenes, ciematā Dzirnieki. Mūsu prioritāte, protams, ir ražot no Latvijas cūku pupām, bet tā kā šobrīd mēs Latvijas
klētis esam izsmēluši, mums tad šobrīd ražošana notiek ar Spānijā audzētām. Labi, tad jānāk pie karogiem, ja jau vajag. Vai tas ir kālis, vai tas ir sausums? Nē, vai Kaut kur tam traktoru ritenim ir jābrauc. Jā, viņš arī ir. Un man ir ļoti lielas aizdomas, ka būs ļoti grūti tanī vietā iedurt šo te augsni. Nu, pamēģini padurst. No mietiņas bija grūti man karogs, kur iesprāst. Tā kā taisnība būs, kas būs augsts. Iedurt var. Bet es domāju, ka tā ir augsnes apstrāde, tas nav konkrēti kālīt. Jo tur, kur augsnes apstrāde ir nelabvēlīga pupu augšana, sakņu sistēmas veidošana. Sakņu švakāka, kur lai viņš ūdeni dabū, viņš parāda krīšanas kalšanas pazīmes, bet primārais ir augsnes apstrāde. Tur tālāk tīrumā viss normalizējas. Tehnikai gar lauka malu kaut kur jābrauc, jāgrozās, un redz, ka tur, kur kamera stāv iekšā, tur vispār pupas ir kapus. Tur, kur ir regulārā braukāšanas līnija. Tā kā augsnes apstrāde veids. Es tālāk stāstīšu, kas šī laukā ir darīts. Šeit ir divas tehnoloģijas, kas pēc Bayer ir un kāpēc es nācu šeit tālāk, jo laukā ir mietiņš un viena puse ir izmantota viena tehnoloģija fungicīdiem, tur ir Prozaro un Prozaro un šī pusē ir propolis. Iesējām pupas un skatāmies, ko tā pupa dara. Un tad, kad pupa ir kārtīgi jau savu sakni iedzinusi, un tad, kad viņa grib iet uz augšu un līdz augsnei ir palicis kāds centimetrs vai divi, tad miglojam arī šo herbicīdu, un tad ir vislielākā efektivitāte un arī iznākums labs. Jo tajos laikā parēķinot, ka augsnes herbicīds viņš vienalga izmiglojot, sadalās jau laika gaitā, tam jābūt, un tad viņš tās 3 nedēļas, viņš tam jau uzmiglots. Ko tad viņš dara? Protams, ka viņam šie spēki sāk zust, un līdz ar to arī efektivitāti uz slimībām samazināt. Tur ir vārpats augus, vai ne? Un vārpatai tāpēc mums ir ļoti labs produkts tāpēc upets, ko mēs iesakām lietot tikai katru gadu atgādinām, bet katru gadu kāds tomēr mums trāpās, kad ir jābūt tomēr tīrai tvertnei. Ja miglojam herbicīds, ir sevišķi, kas ir mazos gramos, tad tie kopā ar visiem graminicīdiem un arī vēl boru, ka pieliekam klāt, viņam tā patīk nomazgāt visas tvertnes maliņas un viss, kas ir, un pupi ir ļoti jūtīgi. Ir svītrainās mecernieku bojājumi apakšā. Un šī gadā pavasarī viņš vispār bija ļoti aktīvs. Protams, ka viņš ir tikai parastās kontaktiedarbības insekticīds, un šī gadījumā tas bija decis izvēlēts, lai mēs ar viņu tiktu galā. Un savukārt, ja mēs runājam par to nākamo schēmu, tad šeit ir gan fungicīds, gan insekticīds lietots pēc tam 2 reizes. Prozārā vēl joprojām būs, bet mēs nezinām, kurā mirklī mums Eiropa pateiks stop šīm lietām. Nu, un tad jau būs ražas rezultāti, tad arī Vienādīgs varēs padalīties, padalīsimies kādos semināros, ko mēs šeit esam ieguvuši. Tad iedodam savu lapām viņā. Novērtējām, ka tas šķiņu salīdzinājums ir pareizā vietā. Kā redzat, pēc tam lauks iet pret kalniņus, šeit lejā mums ir pareizā organikas aplicējums un vispārējais ir pareizi. Viņā otrā galā ir izmēģinājums 4 pupu šķirnēm, šis slimību izmēģinājums, kur ir ar kodināšanu, ar 1 fungicīdu vai 2 fungicīdu.
Olga ar Elīnu kaut kur tūmā ir, ja viņas kaut ko vēlās vēl, kad viņā galā kādam teikt, tad tā ir tā vieta, kur to var izdarīt, noķert kādu slimību, kādu kašķi. Jā, Tas ir slimībām vispirms šitas ir atrodama Turkiņona, tas neoplānkamā un ļoti maz